Tā, labi. Jā, kāds video bloks. Apsēžat. Nezinu, kā tu labi izstās. Laikam normāli. Nu, tā pastāstīšu. Labi, 2016. gads. 8. februāris. 2002. Jā, 2002. Pirmdiena. Tā mājās esmu, tad tagad pusdienas laiks mājās. Pastāstīšu, kā es saslimu ar vēdra gripu, kā es viņu pārslimoju. Un kā es esmu vesels, nekā temperu man nav. Es pat neesmu merījis, bet nekas temperu nav. Neesmu merījis. Pagājuši nedēļu, tas ir ceturtdien biju uz koncertu Liepājas lielā dzintarā. Nākamā dienā. Visi es tur satiku iekšā. Tas vienīgi, vairāk publiskā vietā bija tādā. Es satiku tajā dienā vecāks, kur mutrīt bija saslimus vēdra gripu tieši. Atpērušies bija uz pilsētu. Viņus noķēra gripu, jā, nezinu. Nē, tas ir tāda atkāp tāda. Un šit man vienas tāda bija sekojuši. Es tagad, laikam tas ceturtdien tas bija tā. Piekdien es ņēmos, taisīju sev pēc tam vakariņas, vistiņu izšmorēju, sataisīju mērķus, veselu katiņa mērķus, taisīju makaronus. Man bija domāju, ka jāpamanīja, kas man te ir kaut kāds, lai nav citādi, es pērku. Un visādi paliek prets veca, jāmet ārā makaronus. Makaronus, man liekas, ka jau, nezinu, 2 gadus stāv tie makaroni. Atvezīju paciņi, varbūt gadu, 2 gadus man bija. 2 gadus, 17 gadu, pagājuši gadus nepirku. Kaut kādā 2014. gadā točni tikai dabūt ir. Makaronu, viss būtu ok. Vakarā iedzēru piekdienu vakarā, aizgāju uz veikalu, nopirku vēl dzintaru alu. Bija dzintaru alas pa 60 santikiem, bija nopirku 2 pudeles dzintaru alu, pasēdēju datoru, izdzēru. Un no rīta, tik sūdīgs. Domāju, tas alas bija vecs vai tam līdzīgi. Kāda pirmā fiška kāda, tāda, iekšā, tā no rīta iekšā, iekšā, tādas skābes, tam līdzīgi. Tāda iekšā, tādas koļpļu, varbūt tas kuņas tur iekšā, no alas, jā. Sataisīs sodūdeni, iedzer sodūdeni, kā iedzer tā, ūdeni aizgriez zatē. Visas vakardienas pusdienas es izvēmuši tajā podā, visu. Lielos, tā kā būtu, mērķi taisīt ir no lielos tauku kunkuļos, iztījās šausmīgi, jā. Man bija pus bija palikusi tās pusdienu, garšīgi kā iekšā. Es vienkārši nevarēju pastīties vienkārši. Vēmiens. Tā smakas man vienkārši, skoļķvilp vienkārši. Dabūju izliet visu to ārā. Garšīgi. Garšīgi uzties uz to brīdi vienkārši. Es tagad ēstu, bet tu brīdi tās 2-3 dienas izlēju visu satējā. Labi, pupu izlēt, tā smaka man vienkārši netraucē. Labi, es nogulos gultā. Tas no rīta bija. Paši rīt pamodos 8 no rīta. 6, varbūt 7. Ļoti agri no rīta. Iekšā tas notika, jā. Nokritu, es guļu, man sūdīgs vēdra, griež. Sākās pļūtāmais. Skrēju, pēc man liekas, ka visu tā dienu, ik pēc 15 minūtēm. Es nezinu, es pat daudz iespļūtu. Es domāju, mans organisms atūdiņosies, jo tur, ļoti daudz šķidrums izgāja ārā. Šķidrums tieši izgāja ārā.
Nu, gan arī bezkrāsēns, jā. Bezkrāsēns, nu, var teikt, bezkrāsēns šķidrums īstenībā. Pēc tam vakarā kaut kur makās, ka, nu, es jau visu dienu nogulēju kādos, visu dienu līdz vakaram, makās, es izmērīju temperatūru kaut kur ap pusnaktī, jā, jo sagribējās, nu, neizmērīt, nu, vispār jāizmēr temperatūru, nestādu, nu, izmērīt temperatūru, es datoru to dienu nestādu iekšā, nu, iekšā. Vispār ir iekšā. Un neko neēdi, principā neko nedzēri, nekādas zāles, neko. Izkarsējos, un ļoti bija, nu, vēl bija ļoti trauksmai, nu, man bija augsta temperatūra, un es visu nakti, nu, ik pēc pusstundu pamodos. Nu, principā es tā, līdz rītam, var teikt, ir tāds trauksmēns naktis. Vai augsts temperatūra vai kā. Un rīt jūtos, ka vesels esmu. Ziniet, nu rīt, kad bija iekšā, tas, nu 12 stundas ir aprunāja. Nu, tāds iekšā ir kaut kāda, nu, ir iekšā, nu, tā, es uzstāju tur. Šitā čušūti, tas citronskāp ar sodu, ūdeni, tas iekšā tāds, varbūt tās kuņi kaut kas, lai tu sāk darboties, jā. Oglītī met iekšā sev iekšā, un tad sataisīju tēju. Iekšā kaut kas rakstās. Vēl 2 minūtes. Okay. Sataisīju tēju, man bija savākt aboliņu tēja. Nu, pļūtāmais joprojām man bija. Nu, kā jūties veseli, bet pļūtāmais ir, nu, kad tur iekšā. Aboliņu tēma bija, tā bija savāds, kaut kādā 2-3 gadus atpakaļ savāds. Man viņa no sākumā savāds, jūs tās izžāja, man viņa negaršoja. Viņam nebija nekāda garša. Tagad viņa garšīga. Pagājuši 2-3 gadus, nezinu, jocīgi. Tēja, kurai jāstāv, lai paliek garšīgāk. Baigi jocīgi. Aboliņu tēja, tīterens bišķi, un es, lai nomest temperatūru, man vēl ir šitās rudzupuķis laksti. Visiem, nevis lapiņas, bet visiem tur zīdiem tāds rudzupuķis ir. Nezinu, cik vecs, noteikti kaut kādu 2010. gadu. Ļoti vecs, īstenībā tik vecs tējas par nevarētu lietot, bet, nu, vienalga, ielika labi, lai būtu. Man kaut bija jaunas rudzupuķu lapiņas, bet tās nevar atrast. Es domāju, ka savu omītē iedievu pirms kāda pagājuši gadu decembrī. Slim, es viņu iedievu, lai tie nosēktu. Jā, es viņam tās iedievu. Nu, es to te lietoju. Diezgan daudz šķidrums uzdzēru. Diezgan daudz šķidrums. Sāku pļūtīt vienkārši pļūtāmies bija šitā tunikā man krekliņš mēl. Nu, tāds zaļš tāds. Nu, tā kā tēja. Nu, tēja bija pār gaiši, bet viņš tāds, vispār ir, jāpastāst, ziniet, te nākamām paudzēm, kā viņš senči pārdzīvoja slimības īstenībā. Un tikai pašā vakarā, kaut kur, nezinu kad, es, kaut kur 8 vai cikos vakarā, es, aizgāju, nopirku kaut ko ēdam, nopirku maizi, baltmaizi, kā jau slikti baltmaizi, šito krūtiņu, tāda speķaināk krūtiņu nopirku, jā. Kaut kāds salīt tikai es nāc tā, viņš salīt ir. Un, bija teikums, man bišķi. Īsnes nav, īsnes man plauka nav. Un gribējās piena. Sākumā gribējās piena, bet man bija vajag temperatūras neaizgāja, bet viņi bija vispār piena. Šķaudīšu. Tā. Nu, iepriekšējais video apstājās to, ka es kārtīgi nošķaudījos. Tā bija patiesība.
Kaut kā niez deguns, viss, jā, tas būtu tikšu. Nu, etīgi nošķaudījos, patiesība, tā bija patiesība, gribējās man baigi piens. Pienu es nedzeru vispār, es varu, gadu vispār nepiju pienu. Es saindējos kaut ko, vai iepriekš, es lietu kā zāles. Piens man ir zāles. Es zāles ikdienā nelietoju. Ir pieņas, kas domā, ka piens ir uzturs, es viņus uztveru par zālē. Viņas ir pieņas vajadzīgs lietot, kad cilvēkam viņš ir ļoti vājš, tad viņš uzbrotos, viņš pieni lieto, lai palikt restnāks un formu, lai organismu. Tad, kad kaut kādu mērķi, jā. Bet tā, pieni lietot bezmērķīgi, tikai lietošanas pēc, tas ir, es domāju, ka tas ir tāds, protams, ka ja es tā lietot, tad piena industrija izmirst īstenībā. Omīti pie viņas lieto ļoti daudz piena, lieto sviestēta krotē. Bet viņi tā kā vēdiski sievieti vienkārši kārbu uzlabo, viņi ēd vienkārši sviest krotē. Tur neko, tas ir tā ir tāda. Pie kā es paliku tā. Es tagad vakarā, protams, tur vakarā iekšā, protams, visu dienu arī, nākamā dienu, visu dienu kļūtī, bet temperatūra vairs nav. Temperatūras vairs nav. 36, bija 6, es domāju, ka man pa zemu temperatūra. Vakar jau būtu 36, bet pēc mē 36 pazināt temperatūru. Noteikti tā, es te lietoju ar to, kas saucās rudzpuķiem jau no rīta, tā iekšā. Man kāds viņi nosit to temperatūru pa zēmu īstenībā. Un varbūt tās rudzpuķis nevajadzēja. Labi, bet viņas nosit temperatūru, var teikt tā. Vienkārši nevajadzēja tā. Visu svētdienu var teikt, tā bija svētdiena. Visu svētdienu var teikt, es varu teikt, vakarā tikai uzēdu, puskukulu maizi apēt, puskukulīt maizi apēt, jā, puskukulīt maizi, ar speķīti izdzērt, pieni izdzērt. Tas neko tas bija. Es vispār par tiem 2 dienām tas vienīgais, ko es vispār paēdu. Es šodien te pulkstenis ir jau 3 būs, jā, es vēl neesmu neko ēdis. Es tagad no tēti pārgāju atpakaļ uz kafiju. Bliņ, kas tu niez deguns? Bliņ. Putekļi, kas tas ir? Un tā. Un tagad es te pirms kaut kādu, jūtājumais nav. Pirmā, bija jāpastāst iekšā. Padīs pirmā reize. Kad vienkārši, kā tas viss izstāsts, tas bija tāpmēram, es tā kā sīru, klausētos sīri izkakāju. Bliņ, toči klausētos sīrs, tāds klausētos sīru uņas. Nekams piens, tam līdzīgi, tur baltmaize, nekas brūns tur nebija. Zaļgaņš, dzeltens sīrs. Vispār, nezinu, varbūt tās iekšā. Kad es domāju, ka vesels būšu tikai tad, kad būs normāli viss iztīsies. Ka viss, tad būs vesels. Pagaidām es domāju, ka vesels tas neesmu. Es esmu iluzoriski vesels, jūtos vesels. Kāds man ir gandrības pēc slimošanas. Baigi jūcīgi paskāri, gandrības iekšā. Man mēnesis sāpēja celis. Celis, locītavs sāpēja. Celis sāpēja, bet kājņēs locīja. Un otrais celis jau sāka sāpēt. Un tagad pēc slimošanas man abi ceļi veseli. Nekas nesāp. Es būtu tā kā, man bija tā kā, es jūtos tā kā, man būtu izdarīts profilakses darbs, lai es paliktu vesels. Vispār ir tāda, diezgan vispār baigi jāpadomā, vai slimošana vispār ir kaitīga. Vispār ir, tagad jāpārvērtē, vai kaut kāda tāda slimošana, kad ir, jā, to iekšā. Es domāju, ka
cilvēki, kur izvairās no šādas slimošanas, kas piņasim, uztraucās par to, ka viņš zaudēs darba dienas, samaksu, par finansēm, tie saslims vēl reizi nomirst patās pēc 3. dienā. Tie visi mirstoši no gripas mirst vienkārši. Es domāju, ka tur tā ir psiholoģiska problēma. Tur apmēram tas ir tāds stresa tests, jo neiztur, tur viņi veidojas sāsinājumu un psiholoģiski. Es domāju, visas slimības ir. Ja tu neesi gatavs slimot, tad tā ir, jā. Es esmu gatavs paslimot. Te kā saka, gatavs, bet, es psiholoģiski tam nepratojos. Es viņam, ka es esmu, ka es nokrīt iekšā, es nesaku, ak, Dievs, kas būs, un tam līdzīgi. Nav vispār tāda problēma. Vispār vajadzēja kā paprīdināt vecmāmiņu, ka es saslims, es pēc tam pateicu, ka es nogājuši, pateicu, ka bija tāda ārstnieks par saslimu. Kā vajadzēja pateikt pirms, jā, kad saslims. Varēja pazinīt, pateikt, ka es nebūšu saslims. Bet viņi būtu nākus augšā kaut ko piedāvājis labāk. Grūti pateikt, vai to vajadzētu darīt. Un tā. Tas ir viss īstenībā. Īstenībā viss. Jā, par to blakus efektu, kad jūtos labāk, tas ir, jā, tas ir tāds baigi jūtīgs variants. Kad locītās un jūtos organisms labāk, tāds. Tā, kad būtu bijuši 2 dienas šitā, kā saucās, gavēns, 100%. 5 dienas gavēns bija 100%, vispār nekur nelietojot pat ūdeni. Otrā dienā es sāku dzert ūdeni, jā, un kad, var teikt, saula norietē, es uzēdu gavēns pēc islāma, pēc Mohameda, jā. Viens gavēns bija pēc kristietības diena, vismaz kaut kāds gavēns notika, jā. Piespiet gavēns, ko darīs? Dažreiz, vispār bija jāturās vispār jau vajadzētu regulārāk nēst kāds 2 dienas nedēļā, tā būtu super, varētu iekonomēt daudz naudas, varbūt veselību iemantot un tam līdzīgas lietas. Vispār par to darētu padomāt, jā, par tādu gavēju. Jo man no tā sliktāk nekļuva, ka es tur 1 dienu galīgi, pat ūdeni nedzēru, Tas dienas, kad es vienkārši, dzēru tikai tēju, var teikt, dzēru ūdeni un vakarā tikai paēdu, ar nekas slikts nenotika. Un tā. Pat nebija, pat tāda bezspēka, tāds sindroms nebija, pat bezspēka sindroms nebija. Protams, ka ja temperatūra paceļās virs tā, ka tev sāk, temperatūra paceļās līdz 39, virs 39 paceļās, 39 un 4 un kaut kas tam līdzīgi, protams, tad iesaka temperatūra lejā. Kauls sāk laust un tam līdzīgi, tur vajag kaut kāds. Bet ja tev kauls nelauž un ir augsts temperatūra, 38,9, tev ir mierīgi var to pārciest, organisms var to pārciest. Bērnu pārciest un tam līdzīgi. 42 gradiem mirst cilvēks. 42 gradiem mirst. 42 grādi sasniedz cilvēks mirst. Pie 41 grādu var izstāstīt, kas saka, šoks. Pie 42 gradiem mirst. Ja temperatūra sasniedz tik augsti, tāpēc, to temperatūra celšanos vajag uzmanīgi. Bet te nevar sist uzreiz. Ja tagad es slimotu nosist temperatūru, tad es pat to gribu slimot nedēļu. Es tagad uzreiz nosist temperatūru, nebija jāsprasa mutrīt, tad viņi sasniegt 4 dienu, kā viņi izveseļosies. Būs jāsprasa. Tā. Tā, šodien otrdien, februārs. Jā. Jāapstāst. Vispār par to rotavīrusu. Kā tu bija? Labi. Es viņu sauc par vēdra gripu, pat un vakar viņu sauc par dizentēriju. Vienkārši par dizentēriju sauc.
Liek mums skolās mazgāt rokas baigi, tam līdzīgi. Nu, vienkārši, it kā viena tās pats slimība, it kā, jā, bet vienkārši ik pa laikam sauc dažādos vārdos. Labi, man pazinīja vakar mutrītē, ļoti vēl vakarā, bet uzzināju, kad ar vienu dienu slimoju, otru dienā brauc uz darbu brauc. Viens uzzināja, kad arī tagad bagās atpūsnes ir, tas ir 9. februāri, otrdien tas ir, viņi bija 6. februāri viņi bija dārzā, tur ir visbulītes vietas, sniegpulkstenīši ziedi, es saprotu, ka visbulītes sniegpulkstenīši ziedi. Viss uzziedējuši, viss tur iekšā. Nu, iedomājies, ka tagad, februārs, kurš tas ir, tagad 9. februārs, jau 6. februāri uzziedē. Atpūsnes, te pirms nedēļas vēl bija sniegs, bizāk kā. Tā. Jā, un ir tā rotavīrus, te jau viss mājas slimojas, viss bērni. Es domāju, ka kaimiņi palīdzēja mēbeles izmest ārā, es domāju, ka tur bērniem arī dabūt to rotavīrus. Iegāja tur, bija pagājuši tikai nedēļa, un es to viens arī dabūt. Es tā nesakoju, ka te viss slimo, nesakoju, jā. Viss bērndārs pļūtījuši, viss bērndārs, te gājas pa labi pa kreisi, tā kā, tikti. Es tikai te pamanīju tikai, tas rotavīrus smird pēc rauga. Riktīgi rauga. Tā, kas ķīmiskā rauga pārdošanā, es domāju, ka kaut kāda nav saistība ar to, kas ir modificēto raugu senīti, kas ir rauga, kaut kāda senīti nav, kas iekļūst organismā, rūkst un tam līdzīgi, un viņā toksisks vielas ir izdalīt arī raugu senītes visādas. Jā, man tam rotavīrus liekas, ka kaut kādu, mākslīgi. Nē, labi, okei. Man kāds visas slimības ir mākslīgi. Jā, tā kafija dzerās tā. Kas vēl tāds? Tas ir varbūt viss. Jā, šitas ir, par rotavīrusu tā normāli pārcietu. Es domāju, ka visu vienu dienu tikai slimojuši. Es skatos, ka pēc tam tur māsas slimojusi, te ir, pēc maniem, pēc tam tur māsas meita, māsas vīrs atlikt kaut kāds labs zāles aptiekā un nopirts, un viņš ir izvērējis, nav tik ilgi slimojis. Uzzināšu šodien zāles nosaukumu, nezinu, kaut kādas. Es domāju, kaut kādas, kas ir, apturu, es domāju, apturēs jebkas, kas aptur rauga senīti. Rauga senīti ir tāda principi, kas ir vīnu, kas aptur vīnu jādzer, sulfīts, vīnu jādzer, Bet to es nedomāju, ka vīns jādzer. Ja vīnu dzēra, varbūt tā savu sulfīti aptur vīnu, to rauga senīti aptur. Tas varētu būt arī taisnība, tā var būt taisnība. Tās ir jāpaskatās. Nākamreiz, kad saslimšu, dzeršu vīnu, redzēs, bet tas līdz vai nē. Spītis aptur rūkšanas procesu. Es gribēju grokus taisīt. Man tas tulamors stāv. Vajadzēja to groku iedzert. Būtu labākā, varbūt līdzējis, jā. Būtu labāk. Jo spītis aptur rūkšanas procesu. Spītis, jā. Sulfīti. Šitie, kas ir sulfāti vai kaut kāds, kas ko likt klāt pie tā vīna. Viss, kas aptur rūkšanas procesu, jā. Es domāju, visas tās tabletīs, kas aptur bezdēšanu.